Čau visiem. Šodien mums ir viens no galvenajiem administratoriem, otra puses līnijai, tas ir Mērķis. Sveiki! Mēs gan iepazīstamies tevi. Tātad, man sauc Eduards, dzīvoju Liepājā. Uz doto brīdi ne ar ko nenodarbojos. Un saistībā ar skolu mācos Liepājas valsts tehnikumā par datorsistēmu tehniķi. Uz doto brīdi esmu saņēmis visas stipendijas, tātad saprotat, ka labi mācos. Un ko vēl varētu tā labāk uzdot jautājumus, tā vieglāk būs. Nepateic par savu vecumu, cik atstājis. Uz doto brīdi esmu 17 gadus vecs, nākošais gadu augustā paliek jau 18. Kurs tev ir tehnikumā? Tehnikumā esmu jau mācos jau otrā kursā. Stipendija, man liekas, diezgan augsta, ne? Vēlreiz lūdzu. Stipendija tev ir diezgan augsta, ne? Otrā kursā, ja tā vidēji uz 7 mācos, tad tie 30 latiem ir mēnesi. Jā, tā kā parasti visu tehnikumā. Pirmajā kursā maziņā, ar otro sākot jau pišķiņā vēlāk. Jā. Jums nebija tā, ka jums tehnikumā šogad zaudēt vispār Eiropas stipendijas nemaksāt? Tā viss vasara bija gāja runa par to, ka nebūšot, bet kaut kad augusta beigām nopildu kādu ziņu, ka būšot. Un tā pagaidām ir jācer uz to labāko. Jā, mūsējos jāvisāk biedēt, bet kā dzird, ka saņem stipendijas, tad saņem. Jā, labi. Ko tu brīvajā laikā dari? Tā brīvajā laikā es parasti vai nu sēžu internetā, visbiežāk zīmēju Photoshop, dizains, paraksts un tā tālāk. Un, ja ārā ir labs laiks, tad izēju draugiem vienkārši pačilot. Nenodarbojies? Kas tad? Nenodarbojies? Ar sportu pagaidām nē, jo iepriekš bija nodarbojies ar grieķu tomiešu cīņām. Pavasar nebija gājis. Un visu pagājušo ziemu bija nogājis zālē. Un vēderi vismaz nodzīt. Kas ir tās grieķu tomiešu cīņas? Tā. Arī var teikt, ka es tā to brīdi uzreiz to nemācīšu pastāstīt. Tur lielākoties tāda grūstīšanās notiek starp konkurentiem. Kaut kas līdzīgs šitam pēc bija. Nedzirdēju. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs šitam pēc olimpiskajās spēlēs, tiem paklājiem par krīzes laikā. Jā, mazliet līdzīgs. Skaidrs. Droši vien tagad višķiņ par CS un vispār par to spēlēšanu. Cik liela ir tavu kontraspektu pieredze? Tā pirmo reizi, kad sāku spēlēt, tā bija vai nu 2. vai 3. klase. Un savus Counter-Strike gaitas uzsāk tāpat kā visu datorsalonā. Jā. Kā datorsalonā nosaukums atceries? Nē, jo uz doto brīdi visi tie saloni, kuros es bijis, jau sen slēgti. Un kā tu uzzināji par FGC? Tā par FGC uzzināju no savu brāļu. Tad, Mīnus. Viņš bija sazinājies parasti ar Dresdeni. Dresdeni viņam bija pastāstījis, un tas kā pļāpa stāstīja arī man. Bet tā es jau biju gājis līdz Truncim visu laiku. Tu jau arī bija, pareizi jau arī bija VGC. Kas tad? Tu jau parasti toreiz arī VGC laikos arī bija. Jā, tieši te, kad tāds negatīvs gadījums bija, te, kad uz jailbreak serveru gribēja rakstīt ATC, gan arī visas rekomendācijas bija savāds, prasības arī bija, vēl viena palika. Un tieši pēc, kad vienas dienas FGC aizvērās. Jā, tad bija Daimons, visi tie ņemtos, jā. To es arī atceros ļoti labi. Par savām administrātoru gaitām, kā tu izdomāji to visu? Tu teiksim tā, kā tu kļuvi par administrātoru? Tātad no FGC paša sākuma mans trons bija uzlikts servera admin. Pēc tam, pēc kādu laiku,
uzrakstīju uz bantīm, viss prasības bija, nekāda aizķeršanās arī nebija. Un uz to brīdi biju vienīgais un aktīvākais bantīm, tā sakot. Un pēc tam gribēs arī kaut ko mazliet augstāk, un ar stundas parunāju. Un tā viņš arī tā stāstīja, ka man esot tā, kā pieredze, kaut kas tam līdzīgi, un pēc tam pagājuši gadu, ja nemaldos, pagājuši gadu septembra sākumā, kad bija uzlīdz administrātori. Iepriekš nekāda pieredze ar administrāciju nebija. Nē, šitā bija pirmā. Pirmā ilgākā, jā. Jā. Jā, tālāk. Es tagad, teiksim, tā ir 17, jā, vai es jau domāju, arī tam mēs mieru, vai tomēr to tālāk kādu laicinieks palikt arī. Paga vēlreiz lūdzu. Teiksim, tie kontakti, tie fórumiem, vai ne? Es kādreiz domāju, ka apnikt tam mieru. Tā, dažreiz jau tas, dažreiz jau pāriet tā gribēšana spēlēt, tāpēc uz to brīdi, es paspēlēju kaut citu, piemēram, kā CSGO, bet tāds es pagaidām vēl nav tā kārtīgi apnicis. Un pagaidām arī nedomāju pamest šo visu. Tev nav grūti apvienot, teiksim, tā skolā tādā, tā. It kā nav, skola beidzas ātri, tā vidēji ņemot, ap 3 beidzās, pēc tam kādas pāris stundas pasēž pie datora, ja vēl sanāk ārā iziet pāris stundas, un vakarā esmu pie datora. Visu to laiku teikt, ka pie FGC sēž un arī paralēli citas lietas dara. Un par to Photoshop ar tiem dizainiem es arī kaut ko nopelnīju? Nē, es varu teikt, ka esmu amatieris, tikai es attīstu savas prasmes. Un tagad es zīmēju 4. dizainu, un pēc maniem uzskatiem tāds izstās baigi labi vispār. Arī nedesim. Ja labi paprasīs, tad jā. Došām, ka tagad jāpasaka, lai visu paprasēt un parāda. Jā, tu jau noteikti domā ar to arī, varbūt savu nākotni saistīt, ne? Jā, bet lielākoties es savu nākotni domāju saistīt ar programmēšanu, jo viņi man baigi interesē. Un kā arī ar to visu dizainēšanu un tā tālāk. Kā tad ar matemātiku? Un matemātika man viss labi, sākuma skolā. Viss 8 bija, 9. klases eksāmeni arī uz 8 nolika. Un tagad tāds pašs atzīmes, var teikt. Jā, tev jau tas ir vajadzīgs, ne? Jā. Protams, jā, citam mēs varbūt kontaktāk arī, teiksim tā. Kādu latviešu svētkus tu svini, un kur ir tavu mīļākie? Kā tad latviešu svētki? Tradīcijas svētkus, tādi. Visbiežāk jau sanāk Ziemassvētku, Līgo, Lieldienas, Latvijas dzimšanas dienas, tā, bet visbiežāk tā kārtīgi Jāņas nosaka. Tā kārtīgi, jā? Jā. Tad jājautā par kaitīgiem ieradumiem. Tā. Tā, uz dotu brīdi tā negribētos runāt vispār par to. Saprast, jā. Bet ir. Jā. Baigi izplatīt jauniešu vidū. Es saprastu, ka par šito mēs skaļi nerunāsim, es domāju, arī pārējiem notiekā šito sapratīt. Jā. Par ko tu saki no bērnībā, jo droši tev arī bija kāds cits domas? Tā, es vēl atceros to, ka bērnu dārzā bija tāda, mums iedod grāmatiņu, un viņā vajadzēja ierakstīt, par ko sapņu kļūt. Tajā brīdī es biju sapņojis kļūt par, lidotāju, var teikt, reaktīvās mašīnas, reaktīvās lidmašīnas, to pilotu, var teikt, tajā brīdī. Es tā kā Latvijā kaut ko tādu respēju izdarīt, tad sapnim ir jāsakojas, jā. Jā. Un kā, teiksim tā, tu filmu daudz skaties? Filmas? Pagad, tu par filmām runā? Jā, par filmām. Daudz skaties, maz skaties. Tā, pa vakariem vismaz vienu filmu nostos. Ja, piemēram, no skolas esmu ātrāk, tad pa dienu vēl nostos. Un
tev ir mocerīgi tās aktīvas iekļūtas aktīvas, kas tā baigi, patīk pavērot un tēlojot. Paga vēlreiz nedzirdēju. Aktieris, kuri tēlojumi tev patīk. Tā visiem pazīstamais Vins Dīzels, Jasons Stathams, tāds mīļas filmas. Un arī, protams, tie cilvēki no naša rāša piebaigsnieki vispār. Džamšats, jā. Kas tad? Džamšats. Jā. Par viņiem atpēc piesītu. Un mūzika. Par kādu mūziku ikdienā klausties. Tā mūzika es tā par retam klausos. Visbiežāk, ja gribās nomierināties, nodzīt stresu. Un tā es klausos. Man mīļākā grupa ir Mūzika. Un arī pie reizes Gačo klausos. Latvieši, jā? Jā. Vārda mūzika. Tā īpaši nepiesājas labāk latvieši. Uzreiz visu vārdu saprot un viss tā mierīgi. Tad jājautā, tev ir bijis tāds iespēja, teikt, variants, ka tev piedāvā kaut kas domas, kaut kas strādāt. Nav bijis tāda iespēja vispār. Pats gribētu? Kas tad? Gribētu aizbraukt pastrādāt. Es nedzirdēju. Pats gribētu aizbraukt pastrādāt. Atkarībā kādā jomā un cik daudz maksā vispār tā. Runājot. Bet tā no dzimtenes tā nekur tālu negribētos braukt. Patriots. Jā. Jā. Tas ir noteikti pēdējais, kas droši vien būs visiem. Vēl ir jautājums. Teiksim tā, ja es, piemēram, gribētu aizbraukt uz Liepāju, iedzert tevi kādā alīs. Kur man tāds jāmeklē? Tātad es varu teikt, ka dzīvoju Laumas rajonā. Tur ir arī viens tāds fitnes zāle Planēta, un es dzīvoju tieši viņai pretī. Pārējie klausītāji, jūs zināt, kur braukt, jā? Jā. Uzsaukt. Jā, pēdējais, tagad gan būs pēdējais, ko es jautātu visiem, ko tu novēli FGC un tā lietotājiem? Tātad es FGC novēlu daudz tautas serverī, kā arī, lai tie paši lietotāji uzturās arī fórumā aktīvi. Un tā, lai bez nekādām aizturšanām, bez nekādām negatīvām emocijām un tā tālāk. Tā tālāk, lai tas skanēs no visiem. Labi, paldies, Eduards. Labi, lūdzu tad. Un vai klausītājiem patīk un klausīt. Paldies.